Ilze Lāce. Gaidu tevi redzēt. Atmiņas drūzmējas kā dzelteni flokši pie bēniņa durvīm, spraucas iekšā, maisās pa vidu, uzstājīgi grib dejot, vai gluži pretēji, nolīst tumšā pažobelē, pagrūžot priekšā panku kā plastmasas tanku. Mieru, secīgi. No sākuma līdz beigām. Kaut sākums, protams, ir, bet grūti pateikt, kur varētu būt beigas. Kā teica mana literatūras skolotāja, dzejnieks no cilvēka atšķiras ar to, ka redz un jūt dziļāk. Šo skolotājas nejaušā misēkļa teicienu mēs 4 nešķiramās draudzenes bijām savās kladītēs ar rāmīti apvilkušas un izsaucējiem izrotājušas. Un cilvēks dzīvo tikmēr, kamēr vēl ir kāds, kas viņu atceras, bet dzejnieks daudz ilgāk. Tātad bija vēla rudens novakare, dieva ausī, redzu mēteļus un cepurus, tātad ārā augsts, mēnesi neatceros, bet gadu gan 1976. Jo togad filologos sāka studēt mana tā laika labākā draudzene, viena no mūsu 4, kas vēlāk, diemžēl, piedzērās, iegāja sevī un kultūras dzīvei nomira. Tā nu mēs tur visi sēdējām aiz kafijas tasīšu krāvumiem, 9 kapeikas par tasīti, aiz letes šiverē kāda čekas virsnieka sieva, abiem dzimumiem piederoši alternatīvo ceļu meklētāji, īpaši nešķirojot nodzērušos, nesaprastos ģēnijus un par konjaku glāzīti dabūjamās meičas no māksliniekiem, topošajiem un meitenēm brīvām. Stikla durvis atvērās. Ienāca 2 jauni vīrieši, viens garš, slaids, bālu vaigu, otrs tikpat bāls no ģīmja, bet augumā krietni ducīgāks. Abiem bārdas un melnas beretes, kā apliecinājums piederībai. Nevienu ne otru agrāk vēl tik īsā ausistes stāža laikā nebiju manījusi. Tūdaļ viszinīgi komentēja. Tas garais ir Pēteris, M. vīrs, bet tas ar balto šalli jaunais dzejnieks Pēters Brūveris, kurš uzstāja, lai viņa vārdu raksta un izrunā bez i. Tā es viņu pirmoreiz ieraudzīju. Šajā vietā apturu laiku un aizsteidzos tam priekšā. Abi ienācēji ar daudzu gadu starplaiku atzīsies man mīlestībā. Es pārdzīvošu viegli romantisku aizraušanos ar garāko no abiem, bet kritiskajā brīdī izšķiršos par labu draudzībai ar viņu sievu, mazo, trauslo un tik uzņēmīgo M, kas ar milzu čemodāniem brauca uz Krieviju tēva audzētās tulpes tirgot un jau tolaik interesanti fotografēja. Pirmā atzīšanās notiks ar 2 pašrakstītas dzejas rindiņām uz skapja salvetes, jo arī garākais P, protams, dzejoja. Un to nakti viņš gan pavadīs manā istabā, tomēr blakus gultai. Negluži uz grīdas, uz nolocīta gludināmā dēļa. Tas otrs, tas depīgais ar balto šalli, man vēl diezgan ilgi nepatiks. Tāds lecīgs, kategorisks, bet kad pēc vairāk nekā 30 gadiem atzīšanās nāks no viņa ar dziesmu, tas būs kā ar dūri pa sirdi. Plosījās mūsu vētru un dziņu laiks, visi gribējām apliecināties kā personības, skumām, ka esam tāda nekam nepiederīga paudze, konformisti starp hipijiem un pankiem. Savu laika biedru radošās izpausmes tvērām gan alkaini, gan reizēm nepiedodami pavirši, jo uz priekšu mūsu vilciens trauc, komunā pieturvieta. Radošais nemieris jukām ar seksuālo, tās dzejas dienas un mākslas dienas šampanietis pie plikās. Kurā brīdī es beidzot pamanīju, kas slēpjas aiz Brūvera bravūrīgi ironiskās iznešanās, nu dien īsti neatceros.
Iespējams, ka tas bija pēc kāda jauno autoru dzejas lasījuma vakara Benjamiņu mājā. Tā laikam bija pirmā reize, kad dzirdēju Pētera nopietnos pantus, ārpus tiem flokšiem un plastmasas tankiem. Aizrautīgais Dzintars Tīlaks debatēs piecēlās un paziņoja apmēram tā: lai ar kādu radošās darbības jomu Pēters saistīs savu turpmāko dzīvi, viņš, Dzintars, balso par. Un tad bija kāda traki spēlgaina ziemas diena. Visa Rīga kupanās, vedu brūveri sev līdzi uz imantu, man jāieskrien mājās, kaut kas jāpaņem, jāpasaka krustmātei, ka šonakt nakšņošu citur, jo telefona nebija, goda vārds, vispār nekāda telefona nebija. Bet Pēters atteicās gaidīt mani centrā. Laikam baidījās, ka pārdomāšu. Biju apsolījis braukt pie viņa ciemos, pozēt glaznai. Tolaik ģērbos melnā, trūcīgai studentei bez blatiem un rokdarbu iemaņām, tā bija vienīgā iespēja izskatīties interesanti. Un jā, Pēters glaznoja, un konservatorijā bija meties virsū franču valodai. Pēters palika mani gaidām uz ielas, sniga lielas, gauzas pārslas. Acīgā krustmāte tomēr bija viņu pamanījusi, noskatījusies, kā aizejam, un vēlāk man domīgi teica: jums ir vienādas gaitas. Tā es pirmoreiz ieraudzīju kalējus, to vakar dziļi iesnigušus tumšiem logiem, nekurinātu saltu istabu. Kaut cik sasildījāmies vien ar Pētera vārīto tēju. Labi, bija tur kāda šļuka šņābja arī klāta. Gaidot, kad iesils nula iekurtā balto podiņu krāsns, piespiedos pie tās, un tur arī paliku gandrīz līdz rīta ausmai, jo tas bija lielisks fons iecerētajai glaznai. Pēters švīkstināja otu pa nelielu audeklu, un mēs bez mitas runājām, vārdiski iztaustījām viens otru. Kad Pēters beidzot pagura gleznot un es stāvēt pie krāsns, viņš ierosināja uzdziedāsim un apsēdās pie klavierēm. No visa toreiz priekšā ņemtā repertuāra atceros vien Beatlu dziesmiņu Obladi obladā. Tā nāca pašās beigās, kad bijām visus krājumus izsmēluši, vispirms latviski, tad padruskai angliski, te Pēters man atvēlēja solo, jo tā nebija viņa valoda. Visbeidzot, norācoties ārprāts, arī krieviski. Tādā garā bijām noampelējušies visu nakti. Jau ausa Deverjana apdzejotais pelēkais rīts, ierušinājāmies kā divi kāmji Pētera augstajā gultā, krāsns pa tam bija izdzisusi. Piespiedāmies cieši viens pie otra un pārguruši, sasiluši iemigām. Un nekādu sekšu pekšu. Kā mēdz teikt ņurbulis. Vīriešu un sievietes draudzība ir tāda smalka un īpaši jaunībā neaizsargāta būšana. Neaizsargāta pret vispār pieņemto un pret pašu veselīgajām dziņām, kas negrib apmierināties ar garīgu saplūsmi vien. Tos sekšus pekšus mēs gandrīz tā kā aiz pienākuma reiz tomēr nodarījām. Tā bija nakts pirms kāda dzejnieku izbrauciena pie lauku darbļaudīm. Pēters par varītēm gribēja, lai brauc viņam līdzi, un jau atkal negribēja laist mani uz mājām. Palikām slavenajā Ērgļu ielas dzīvoklī pie G, un es uzreiz sapratu, ka esam iekāpuši nepareizajā vilcienā. Bet apturēt to vilcienu vairs nevarēja, un tas mūs izšķīra uz daudziem gadiem. Pēters bija man uzticējis braucienā līdzņemamo klādi ar dzejoļiem, lai pa Bohēmas naktīm nenoklīst. Atnācu uz izdevniecību, kur tolaik strādāju. Stāvējām augšstāva kāpņu laukumiņā, kur toreiz vēl drīkstēja smēķēt, atdevu klādi, izdomāju kādu iemeslu, kāpēc tomēr nevaru braukt. Pēters negāja prom. It kā kaut ko gaidīja, es nesapratu, ko. Tagad man šķiet, ka varbūt tā klāde man bija iedota izlasīšanai, nevis noglabāšanai rakstām galda atvilknē. Es to pat nebiju atšķīrusi.
Man likās, ka šī draudzība jāizbeidz, ka tā ir tāda kā nesaprotama un tāpēc lieka. Un tad Pēters aizgāja uz 30 gadiem. Nē, mēs nešķīrāmies ar kaut kādu izskaidrošanos, vienkārši mūsu dzīves turpināja ritēt paralēli, šad tad no attāluma viens otram pamājot. Es satiku savu skorpionu, kas dzeļ sev pašam, Pēters satika savu sievieti, ar kuru kopā iekrist nātrēs. Man piedzima dēli, Pēters kļuva par 2 meitiņu tēvu. Indra un Zanne, tā viņš dūca pa Dieva ausi kā pārlaimīga kamene. Pēters rakstīja, tulkoja, sacerēja dziesmu tekstus, saņēma balvas. Es tulkoju vienu grāmatu pēc otras, vienīgais apbalvojums, kādas redaktoras teiktais, ka mans tulkojums ir labāks par oriģinālu. Kā tu dzīvo? Pēters reiz garām ejot pavaicāja, kā Žorža Sanda, vismaz 15 lapus dienā. Un tad pienāca 2000. gads, kas sāsināja prātus, jutekļus, piešķīra nozīmi pat šķietami maznozīmīgajam. Viena karasa cilvēki dažādās pasaules malās izslēja antenas, uztvēra viens otru bez vārdiem. Gotlandē, tai neprātīgi skaistajā mājā sastapu Tomu Venclovu. Tapu no viņa personības un dzejas apburta, un brīnījos, ka nevaru atrast viņa dzejas tulkojumus latviski. Venclova bija ļoti ieinteresēts popularizēt savu dzeju Latvijā. Lūdzu, lai iesaku kādu atdzejotāju, un man uzreiz ienāca prātā Pēters. Apsolīju Venclovam, ka parunāšu ar, manuprāt, vienu no spēcīgākajiem. Atgriezusies, sameklēju Pētera telefonu numuru, piezvanīju, viņš pat nevaicāja, kāpēc, atbraucu uz centru, nolīdām Jugendstila mājas pagrabiņā, kur krievu restorāns, un pie mazas ledus augstas vodkas glāzītes to lietu pārunājām. Aizgūtnēm stāstīju par visbijā sastaptajiem cilvēkiem. Teicu, ka arī viņam vajadzētu tur padzīvot. Nē, viņu tas neinteresējot. Tad jau labāk gribot aizbraukt uz Komiju vai tuvu. Venclova? Esot dzirdējis tāds uzpūtīgs disidents. Majevskis esot šo to no viņa atzējojis, bet pašam acīs jau deg uguntiņas. Bija ieinteresējies. Atdevu viņam Venclovas dāvināto dzejoļu krājumu, pastāstīju, ka reiz Amerikā uzstājoties kopā ar Brodski, Venclova saņēmis daudz vētrainākus aplausus. Publika nav zinājusi, kuru pieņemts uzskatīt par dižāko, bet gluži vienkārši novērtējusi pantus. Tā sākās mūsu Vencloviāde. Kur tu man esi ievilkusi zobus, var aplaust, cik grūti? Pēters auroja telefonu klausulē. Pārsvarā naktī, kad dzejas darbi vislabāk sokas. Iesākumā atrādīja katru pārcēlumu, un panti nāca lēnām, smagi, bet īsti. Šeit beidzas vasara, 3 stūriem būra, kā atslēgas ledz horizontu ciet, jau ledus jūsmās novis viļņi jūrjā. Un gaiss pār mani sablīv akmens ciets. Jā, tas ir Venclova. Es priecājos un skubināju. Nu biju vidutāji, sūtīja Pētera atzījoto Venclovam, un viņš pa druskai latviešu valodu saprastams Pētera veikumam deva augstu vērtējumu. Mēs bijām kā spārnos. Mērķis bija grāmata. Abi gājām uz tikšanos ar universitātes studentiem, sēdējām kopā pie ugunskura Pēterdienā, kad no rokas rokā ceļoja mašīnraksta lapas ar atzejotajiem Venclovas dzejoļiem. Reiz Pēters iebrāzās mūsu dzīvoklī atceļā no šķiet klases biedru salidojuma. Esot drusku jāparunā par Venclovu. Drusku ielga. Uznāca arī Pētera sieva Iveta, kas lejā bija gaidījusi mašīnā. Pēters pat tam bija kaut kur nozudis. Laikam uz balkona pīpē, nodomāju. Iveta ar Eglīti tikmēr iegrima savās mākslinieku sarunās. Sāku meklēt, kur Pēters palicis. Nav ne uz vienu no abiem balkoniem, ārdurvis nebija noklaudzējušas.
Mana meita Anna, kurai tolaik bija 9 gadi, pavēra vannas istabas durvis un ieķiķinājās. Te viņš ir! Pēters bija pielaidis kādu trešdaļu vannas ar karstu ūdeni, noģērbies, iegūlies vannā, sakrustojis rokas uz krūtīm un aizmidzis. Vēl tagad atceros viņa apskaidroto rāmo sejas izteiksmi. Tā mana meita pirmoreiz redzēja pliku dzēnieku. Pēc pacēluma, protams, nāca kritiens, vilšanās cita pēc citas. Man nozaga iecerēto interviju ar Venclovu. Toms bija apsolījis noņemt distancētā intelektuāļa masku. Vam jot krojus, viņš teica. Rīgas intelektuāļi lēma citādāk. Manu ideju izmantoja kā pakāpienu savām ambīcijām. Sašķobījās apgādu finansiālais stāvoklis. Sapnis par Venclovam vien veltītu atzejojumu grāmatu kļuva nereāls, kaut biju pat aizbraukus uz Viļņu un caur Venclovas draugu, džēza bundzinieku un teātra direktoru tikusi klāta Brāļu tautas kultūra kapitāla dalītājiem, bet tie tikai rokas vien noplātīja, pašiem trūkst. Polijā, Seiņā, kur Venclovas godināšanas pasākumā uzstājos pēdējā, savu runu beidz ar vārdiem, ka atkal būs jāķeras pie samizdata, nevairs politisku, bet ekonomisku iemeslu dēļ. Venclova to nosauca par izsaukumu zīmi visai šai godināšanai. Un tad Venclova ar kundzi ieradās Rīgā. Tūlīt izcilais dzejnieks tiksies ar savu izcilu atzejotāju. Es sirdī gavilēju. No viesnīcas piezvanīja Toma sieva, Tatjana, nosauc telefonu numuru. Venclova esot teicis, pušķi brūveris pazvoņit. Uzreiz sajūtu nepatiku. Varēja jau nu gan nolaisties no saviem augstumiem un pats Pēteram piezvanīt. Bet mierināju sevi ar domu, ka Venclova taču vecāks vīrs, gan Pēters sapratīs, nesaprata. Iecirtās. Pateica, ka nezvanīs pirmais, bija ļoti aizskarts. Mēģināja to pasniegt Venclovam kā perevočik sķisņaitsa. Viņš solīja, ka pats piezvanīs, nekā. Pēdējā vakarā bija intervija televīzijā, tad Venclova aizbrauca, viņa nekad netikās. Vairs neatceros, ko toreiz Venclovam uzrakstīja, diemžēl aiz sarūktinājumu visu savu elektronisko sarakstu ar viņu iznīcināju. Vien atminos to, ka Venclova atvainojās, bet tas tikai uzkurināja manu sašutumu, jo atvainojās man, nevis brūverim. Pārtrauc jebkādu saziņu ar abiem Venclovām. Ar laika distanci palūkojoties uz toreiz notikušo, nevar atbrīvoties no sajūtas, ka varbūt tas bija pārpratums. Varbūt notika tāpat kā Ļevam Tolstojam ar tēvu Josifu. Viens aiz lepnības neaicināja pie sevis, otrs aiz lepnības neuzprasījās. Nebija vidutāja, kas paņem aiz rokas un savada kopā. Es aizbraucu no Latvijas, domāju uz pāris gadiem, izrādījās uz visu atlikušo darba dzīvi. Kad pirmā gada sajūsma par visu jauno bija pagājusi, sāku just, ka man pietrūkst. Draugu, teātra, jūras. Reiz vasarā atkal bija Kalējos. Viesi pamazām izklīda vai devās pie miera, arī man godīgi sakot aiz noguruma acis krita ciet. Bet Pēters tik aizrautīgi stāstīja, ka tagad strādājot pie Nīkas Niļūna atzejošanas. Spēlēja uz elektroniskajām ērģelītēm un pats dungoja dziesmas no kāda mūzikla, kam sacerēja tekstus. Lasīja priekšā Brodski, teica, nē, tam es klāt neķeršos, to kolosāli dara Amanda. Venclovu pieminēt izvairījāmies. Bija gandrīz kā toreiz. Tai sniegotajā naktī tikai es nepaliku, uz rīta pusi man pakaļ atbrauc vecākais dēls. Piemiņai no tās nakts man palikusi Nīkas Niļūna dzejoļu grāmata angļu valodā. Šķiet, ka Pēteram to savukārt bija iedevis Majevskis. Man šī depresīvi skarbā dzeja iepatikās.
tas augstais lietus, kas krīt sirds smagajā granītā, piekodināja, lai Pēters noteikti atsūta atzejas, kad būs kaut kas gatavs. Un atsūtīja līdz ar vienīgajām skopajām ar roku rakstītajām rindiņām, ko esmu no viņa saņēmusi. Brūvers nebija epistulārā žanra kopējs. Par dzejnieka sarežģīto dzīvi, kur panākumi mijās ar veselības problēmām, pārsvarā uzzināja no Pētera sargeņģeļa Ivetas, ar kuru šad tad pārmijām pa vēstulē. Citēju: Čau, Ilze, sveiciens tev jaunajā gadā. Te vēl daži no jauna pārcelti niļūni, kuri gan būs vēl jāpieslīpē. Lēnām ar saviem leišiem, neskatoties uz visu, tipinu uz priekšu. Buča. Gaidu tevi redzēt, pičs pārcēlājs. Pirmajā brīdī nesapratu, kas par pārcēlāju, un Brūvers nekad man nav bijis pičs, bet tad iztēlojos, kā viņš piesvīdušā tēkreklā iras ar plostu, no leišu dzejas krasta uz latviešu. Un klāt pielikti kādi 10 atzejojumi. Asputna kliedziens sauc mani aizvien, atgriezties rītsvīdā tavā, lietus ir aizmirsis, gan logus, gan laika robežas, un rokas aizmirsa durvis. Pienāca skumjais laiks, kad Pēteram bija jāmācās no jauna gan runāt, gan rakstīt. Ejot līdzi laika garam, mēģinājām čatot Skypā. Reizēm galīgi nesapratu, ko Pēters grib teikt. Tas bija nesakarīgs burtu savirknējums. Pamazām gan rakstītais kļuva skaidrāks, piemēram, ietrimpelējām ar Arni upiņu balzāmu. Pēters tā kā atlaba. Un tad kādu skaipošanu Pēters nobeidz ar vārdiem: Klausies YouTube dziesmu no agrās Rūsas, kāda fana ielikusi. Tas ir tev. Man par šādu mūziklu savā atbūtnē no Latvijas nebija nejausmas. Sameklēju YouTube, ieslēdzu. Laikam gaidīja kaut ko ironiski apcerīgu, bet te vaimanu dieniņu. Tās sarkanās sirdis un rozes, kas klipā, un tie vārdi ar gandrīz banālu tiešumu. Baltie jasmīni smaržo un zied, tikai vakar tas bija man šķiet. Es raudāju, galvenokārt tāpēc, ka sapratu. Pēters zina, ka daudz vairs nav palicis, nav vairs laika metaforām, kaut kas ir jāpasaka tieši, un tūlīt pat paslēpos mierinošā ironijā. Neaizmirsti, ka tev darīšana ar dzejnieku, kam kaut tupus, rāpus, bet vajadzīga mūza, un visticamāk neviena vien. Tad es nopirku lidmašīnas biļeti uz Pētera bērēm. Nopirku 29. jūnijā. Uz to jūlija dienu, jo tieši Pēterdienā tik ļoti sailgojos pēc Latvijas. Gribēju, lai Aleks pirmo reizi redzētu manu dzimteni vissaulainākajā laikā. Saules netrūka, termometra stabiņš bija uzskrējis pāri 30 grādiem. Taksometra šoferis, kas no lidostas veda mūsu uz krematoriju, nezināja, kas ir Brūveris, bet zināja dziesmiņu par seksuālajiem čiekuriem. Brīdināja vīru, ka bērēs būs daudz mani draugi un paziņas, ka varbūt kādu brīdi atstāšu viņu vienu, ka būs jāsasveicinās un jārunā. Mani neviens nepazina, izņemot kādu vētraino gadu biedreni no G kursa. Arī es labu brīdi stāvēju ļaužu pilnajā karstajā telpā, kurā bija grūti elpot un pie miesas lipa miklais apģērbs, tikai pamazām sākot atpazīt, kas ir šie pavecie, sirmie, aptukušie un krunkainie ļaudis. Tie bijām mēs, 70. gadu jaunieši, tā paudze starp hipijiem un pankiem, kas izturēja stagnāciju. Un skaidri sadzirdēju Pētera ironiski nosakām: Nu ko, svīstat mīlīši? Savu vīru atradu ārpusē uz kāpnēm, mataini bārdainu alkašu kompānijā. Aleks stāvēja ar nelaimīgu sejas izteiksmi, saselušu užavas alus pudeli rokā.
Nekas manam flāmam tā neriebi kā sasila salas. Ko tad tu dzēri? Nesot varējis dzejnieka draugiem, laikam taču arī dzejniekiem atteikt. Man bija gandrīz jāsmējas. Skaidroju, ka šie te gan nav dzejnieki, bet jā, dzejnieka dzīvē ir brīži, kad tiek meklēta arī tādu draugu kompānija, jo dzejniekam nav vietas ne debesīs, ne ellē. Dzejnieks ir mūžīgā skrējienā, klupienā no vienas skursteņa uz otru, ar eņģeļa spārniem paceļas, bet bikšu staras nodevīgi ar melniem kvēpiem apsmulētas. Tagad vaicāju sev, kas mēs ar brūveri viens otram bijām. Nē, pat nē, viena karas cilvēki. Mēs bijām vīrietis un sieviete šūpolēs, kas iekustinātas pretējos virzienos. Bet tajos īsajos mirkļos, kad šūpoles pietuvinājās, šķīda dzirksteles. Gaidu tevi redzēt, piču. 2014. gada 2. februārī.